Šajā video parādīšu, kā tu vari uztaisīt šādu atslēgu piekariņu, kas griežas. Darbam tev būs nepieciešamas divas 90 cm garas makramē virves, viena 30 cm gara virve, karabīne un divas adatas. Darbu veiksim uz korķa pamatnes. Tātad sākam ar to, ka nostiprinam karabīnu korķa pamatnē ar adatām, lai tā nevelkas līdz katru reizi, kad sienam mezglu. Tālāk ņemam vienu no garajām virvēm, nomēram 20 cm un pārlokam šajā vietā. Tātad viens gals būs 20 cm un otrs būs 70 cm. Pārlocīto virvi izvelkam cauri karabīnai un virves galus cauri cilpai. Un šādi cilpu pievelkam. To pašu izdaram arī ar otru garo virvi un pievēršam uzmanību, lai īsie auklu gali abi ir vidū, kā arī to, lai cilpa tiek veidota no vienas un tās pašas puses. Šajā mezglošanas veidā visu laiku ir jāatkārto viens mezgls. Ņemam kreiso auglu, liekam pāri divām vidējām un labo tai pa virsu. Savukārt labo auglu pa apakšu divām īsajām un cauri cilpai izveidojas mezgls, kas ir jāpievelk. Šādu mezglu tev visu laiku ir jāveido no kreisās puses. Tātad kreiso pāri īsajām, labo pa apakšu īsajām cauri, izveido mezglu un pievelc. Kad veidos vairāk šādus mezglus, tad pamanīsi, ka nomezglotais darbs sāk, tā teikt, griezties uz riņķi. Turpini mezglošanas procesu, līdz tev ir palikušas apmēram 5 cm garas auklas. Tad mezglojums būs jānostiprina. Ņem 30 cm garo virvu un auklas galu noliec tā, lai tas ir 2 līdz 3 cm uz mezglojumā darba. Tad izveido apmēram 4 cm garu cilpu un atlikušo garo galu tin apkārt 3 līdz 4 reizes. Pēc tam šo galu izver cauri cilpai un pieturot apakšējos auklu galus, augšējo no 30 cm virves velc uz augšu. Šādā veidā tu izveidosi mezglu. Velc to tik daudz, lai mezgls nedaudz paiet apakšā satītajām virvēm. Augšējo virves galu noteikti nogriez, lai tas tur lieki nekarājas. Savukārt apakšējo pēc izvēles vari griezt un vari arī negriezt. Visas apakšējās virves atritini ar pirkstiem un ar ķemmīti izķemmē. Pēc tam nolīdzini galus. Un lūk, tu esi izveidojis savu makramē piekariņu.